Mūsu premjers ar Afganistānas prezidentu tikās pagājušajā nedēļā, lai pārunātu Latvijas un Afganistānas sadarbību visdažādākajos aspektos. Afganistānas prezidents šo vizīti novērtēja ļoti atzinīgi. Esmu pateicīgs par Latvijas premjera apciemojumu un esmu ļoti apmierināts. Varu jums apliecināt, ka Latvijas un Afganistānas attiecības ir ļoti labas un šī vizīte vēl vairāk tās nostiprina. Mēs esam pateicīgi, ka latvieši atsaukušies aicinājumam nodrošināt stabilitāti Afganistānā un pievienojušies karam pret ekstrēmistiem un terorismu, kas apdraud mūs visus. Mēs pārunājām visus sadarbības aspektus ar mūsu valstīm, Latvijas ieguldījumu Afganistānā un miera džirgu, kas notiks ļoti drīz un cerams noritēs veiksmīgi. Džirga, jeb Afganistānas ietekmīgāko politiķu un cilšu vadītāju sanāksme, kas ir pat ietekmīgāks spēks par parlamentu, ir īpaši svarīgs notikums. Hamids Karzais tajā nevar nepiedalīties, jo NATO un sabiedrotie lūguši mainīt Karzaja lomu Afganistānas karā, lai turpmāk karš nebūtu tikai sabiedroto cīņa pret teroristiem, bet gan Afganistānas valdības ar Karzaju priekšgalā cīņa pret talibiem. Tieši Džirga var pieņemt šādu lēmumu. Diemžēl man neizdosies apmeklēt skaisto pilsētu Rīgu un piedalīties NATO asamblejā. Es to noteikti izdarīšu kādu citu reizi un ceru, ka nebūšu palaidis garām iespēju apmeklēt Latviju. Šajā laikā Afganistānā notiks džirga par miera procesu valstī un afgāņi no visas valsts sapulcēsies kopā un lems par to, kā tad nodrošināt mieru Afganistānā un cik ilgā laikā tas varētu notikt. Es lieku ļoti liels cerības uz to un ceru, ka tās piepildīsies. Mēs turpinām strādāt pie attiecību uzlabošanas ar kaimiņu valstīm, pie ekstrēmismu un terorismu apkarošanas, kas ir visu šī reģiona valstu interesēs. Ar sabiedroto palīdzību mēs ceram uz vēl lielāku progresu. Ar Centrālā Āzijas valstīm jau mums ir labas attiecības. Pirms tam ar Latvijas premjeru pārunājām tranzīta iespējas caur Latviju un Centrālā Āziju. Tas ir labs sākums un es ceru, ka šis process turpināsies.